ļoti vienkāršs variants, kā tu vari patrenēt. Nospēlēt 12 blues kvadrātu, kas noteikti būtu jāzina ģitāristam, ja viņš nopietni grib izprast rietumu mūzikas pamatus. Ja tu vēl nezini, kā viņu nospēlēt, tad noteikti šis video domāts tev. Iepazīsimies sākumā ar visiem 3 akordiem. Mums ir 3 akordi, visi 3 ir dominanti septakordi, un es tev parādīšu tādus salikumus šiem akordiem, ka tev jāspēlē tikai 3 notas. Tad pirmais lā dominants septakords tiek spēlēts šādi. Mums ir nots lā, mums ir nots sol, un mums ir nots do diez. Pēc tam, kad tu spēlē re dominantu septakordu, mēs spēlējam noti re, fa diez un do. Un, ja tu šo pašu formu pabiedījusi 2 slādes tālāk uz to pusi, no tavām acīm skatoties uz labo pusi, tad tas ir mi dominants septakords, mums ir nots mi, sol diez un re. Viss tik vienkārši, 3 vienkārši akordi. Otrā lieta parunājam par ritmu, kurā tu spēlēsi, un tad trešā parunāsim par formu. Par ritmu runājot ir tā, ka ir neskaitām veidi, kā tu vari ritmizēt, un ja tu klausīsies blūzu dažādas virzienas, tu atradīsi aizvien jaunas, teiksim tā, variants un tā, bet tad kur es tev parādīšu vienu ļoti vienkāršu variantu. Uz lejupējošu kustību tu nospēlē šīs 3 notis vienlaicīgi ar mediātoru. Un uz augšupējošu kustību tu palaidi pirkstus vaļā, un tu cel roku uz augšu, pieskaries stīgām, bet tu ģenerē perkusīvu skaņu. Šis ir ļoti labs veids, kurā paspēlēt. Tu varētu, piemēram, prasīt, kāpēc nevar vienkārši pirkstiem spēlēt tam līdzīgi. Var visādi, bet šis ir ļoti labs, jo viņš izkops tavu kontroli pār stīgām. Jo nereti, ja tu vēl esi tikai savas ģitāru spēles sākumos, tu varbūt ievēros, tad, kad cels uz augšu, tev būs kaut kāds pieskaņas, un šis vingrinājums labi tev palīdzēs iemācīties kontrolēt stīgas un šajā gadījumā arī slāpēt. Un kā tas tiek darīts, kad es nospēlēju šīs te notis, varbūt redzi, mans rādītāja pirksts īstenībā slāpē arī pārējās stīgas. Un tajā mirklī, kad es laižu pirkstus vaļā, pietiek vienkārši to, ka šis pirksts ir šādi uzlikts. Un viņš ļauj tām stīgām neskanēt. Un tas tā ir īsumā par ritmu. Trešā lieta ir parunāt par formu. Ļoti svarīgi saprast, ka šī forma visu laiku turpina sev atkārtot, un tavs mērķis ir spēlēt bez apstāšanās un precīzi. Tu vari pierakstīt sev, tā forma ir lā, re, lā, re, lā, mi, re, lā, mi. Un viņi var variēt tik pa laikam, varbūt tu dzirdēsi, ka reizēm, piemēram, otrajā taktī mēs nepārējam uz re un tā tālāk. Jā, ir varianti, bet šī, piemēram, pēc mēs pieturēsimies tieši pie šāda varianta. Un tad video noslēgumā pamēģini vienkārši man kopā šo formu nospēlēt. Ja tev izdodās forši, ja neesi pacietīgs, turpini strādāt. Protams, ir labi, ja tev ir kāds pasniedzējs, kurš var tev pakonsultēt klātienē un pakoriģēt. Varbūt ir kaut kāds malkums, kurš tu pats uzreiz nespēja aptvert, un tā vietā, lai iemācītos nepareizi spēlēt, ja tev no paša sākuma ieliek efektīvs pamats, tas, protams, ir ļoti labi. Es tev ieskaitīšu un sākam kopā spēlēt. 1, 2, 3, 4. Divas būtiskas piebildes video noslēgumā. Pirmā būtu, ka tu spēlē pamēģini uz maiņām sist vienu kāju un otru kāju un sajust pulsu savā ķermenī. Tas ir viens. Un otrs, tad, kad tu spēlē, varbūt tu jau saklausīji tīri intuitīvi, un tas nav jāskaidro, bet es tomēr pateikšu, varbūt kāds nespēt. Šeit mēs nespēlējam polku, mēs nespēlējam. Kad tu spēlē, pamēģini galvā paskaitīt līdz 3 un spēlē tieši uz 1 akordu. Uz 2 tu ietur pauzīti, un 3 tu cel roku uz augšu, un šī perkusīvā slāpētā skaņa. 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tas pēc tam tev noderēs tālāk, arī, ja tu gribēsi arī citus variantus spēlēt blūzu kvadrātam. Ja tu saklausies, es spēlēju šādas, nespēlēju 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ja arī tu jau māki nospēlēt blūzu kvadrātu, varbūt tur komentāros atstāt kaut kādas idejas, kas tev likās noderīgas, kuras sākumā tu būtu gribējis zināt, un neaizmirst abonēt manu kanālu. Tas šajā video arī viss, un atā.